vēl 3 stundas. Viss kārtībā. Paldies, Nauri. Tieši tā, tas bija pareizi. Mani sauc Mārtiņš Jurjans, pārstāv uzņēmumu DPA un ikdienā konsultēju uzņēmumus par dažādiem IT risinājumiem. Un šodien tā tēma, par ko es runāšu, būs attālinātais darbs. Jo strādājot ar šiem klientiem, mēs arvien vairāk un vairāk redzam, ka teiksim, Latvijā šī tendence attīstās. Pasaulē īstenībā jau viņi ir jau diezgan augstā līmenī. Un īstenībā ir dažādi, protams, tie pētījumi, bet lielos vilcienos tad ir tā, ka ir pierādīts, ka vismaz 90% gadījumu tad īstenībā arī šis attālinātais darbs palīdz tiem darbiniekiem strādāt efektīvāk, jo salīdzinoši pret tiem, kuriem ir kaut kāds noteikts laiks un darba vieta. Protams, ir dažādi faktori vēl pirms tam, kas to ietekmē. Viens no faktoriem, es domāju, jūs piekritīsiet, ir tieši IT infrastruktūra, ko šis te uzņēmums izmanto. Jā, tātad tas prezentācijas nosaukums ir 5 efektīvi risinājumi, bet īstenībā tur ir viens risinājums. Viens risinājums, kurš iekļauj, teiksim, dažādu šīs te komponentes, lai arī mēs darbiniekiem varētu piedāvāt šo iespēju strādāt tiešām attālināti un bez nekādiem traucēkļiem. Tad daudz sīkumos šodien neiedziļināšos, teiksim, tajās detaļās. Es vairāk centīšos izstāstīt tieši, ko šis te risinājums mums nodrošina. Jā, tātad nosaukums, protams, ir Office 365, kā jūs jau redzat. Un paskatīsimies, tātad, ko tas sev ietver. Pirmkārt, mēs jau redzējām tur foyer, ka gājām iekšā, mums bija dažādas iekārtas tur noliktas. Tur gan mēs redzējām pārsvarā, ja nemaldos, bija Windows iekārtas, bet, protams, mēs negribam aprobežoties tikai ar šīm iekārtām. Mēs gribam strādāt no sava iPada, mēs gribam varbūt strādāt no sava Android telefona. Un īstenībā ar šo te risinājumu arī tas ir iespējams. Jo šī Microsoft programmatūra strādās tikpat labi kā uz Windows, tikpat labi arī uz Apple ierīcēm vai Android ierīcēm. Un, jā, protams, mēs varam pielāgot arī izmantot šīs te touch ierīces. Ja mēs vēlamies palielinām šīs pogas, lai vieglāk spiest, mēs varam izmantot lielo desktop variantu no biroja. Šīs te robežas arvien vairāk un vairāk zūd. Tad vēl viens priekšnosacījums, teiksim, lai varētu efektīvi strādāt attālināti, noteikti ir laika plānošana. Laiku, protams, katrs cilvēks plāno pats savu, bet parasti mums ir vajadzīgi arī kaut kādi papildus līdzekļi. Tad šajā gadījumā ir pieejams arī šis elektroniskais kalendārs. Ar šo te kalendāru jūs redzat, protams, pārvaldat savu laiku, bet jūs varat tikpat labi redzēt arī jūsu kolēģu, partneru vai teiksim, arī klientu, ja ir tāda nepieciešamība, arī viņu kalendārus un attiecīgi arī tālāk plānot savu šo darbu. Tas viss ir piesaistīts, protams, pie e-pasta sistēmas arī, ko nodrošina šis pakalpojums. Un, ja mēs strādājam attālināti, es domāju, ka noteikti mēs gribam, lai šis e-pasts strādātu vienmēr, lai mūsu e-pasti vienmēr nonāk līdz adresātam un, protams, lai arī visi adresāti sūtītie e-pasti nonāk līdz mums. Par pieejamību es parunāšu nedaudz vēlāk, ko sola Microsoft, bet īstenībā tiešām kā jau Āris arī stāstīja, šie datu centri uzbūvēti pietiekami kvalitatīvi ar teiksim, šīm te augstas pieejamības risinājumiem, lai šis e-pasts tiešām vienmēr jums arī strādātu. Jā, dokumenti ikdienā. Ja mēs strādājam ar dokumentiem, tad visdrīzāk tie ir daudz un dažādi. Protams, Office dokumenti. Ja šobrīd, iepriekš, teiksim, tā labā prakse kādreiz bija glabāt, protams, tos dokumentus uz serveriem, un teiksim, tas skaitījās salīdzinoši droši. Tad šobrīd, ja mēs gribam strādāt attālināti, teiksim, ne tikai no biroja, bet arī no mājām, no, kafēnītes vai esot autobusā,
tad tur sāk parādīties dažādi šķēršļi, kā šiem failiem piekļūt pie šī lokālā mūsu servera. Tur ir dažādi risinājumi, protams, VPN, kas ir tehniskāki cilvēki un vēl vis kaut kas, bet tad mākoņu pakalpojumi arī atvieglo mums šo piekļuvi šiem dokumentiem. Mums tas viss kļūst daudz ērtāk, vienkāršāk un lietotājiem draudzīgāk. Mums nav jāzina kaut kādi mistiski VPN saīsinājumi vai vēl kādi citi. Jā, un 1 terabaits ir katra tā personiskā krātuve, ko mēs varam izmantot. Es tā ātri apskatījos, vidējais Word files ir, es nezinu, kas tas bija pat pētījumi, bet vidējais Word files aizņem aptuveni 300 kilobaitus, tad 3 miljonu aptuveni Word files mēs varam saglabāt. Tā kā diezgan daudz tās vietas tur ir. Jā, tālāk ir jau īstenībā daudzi uzņēmumi visdrīzāk izmanto kaut kādus šīs iekšējās vietnes, kurās glabā, kaut kādus lietvedības dokumentus, noteikti kaut kādus kolēģu kontaktus, vēl kaut kādas dalās, ar jaunumiem uzņēmumu iekšienē. Tad arī šis risinājums principā ir iekļauts šajā Office 365. Un tā labā lieta ir tā, ka jums principā visu laiku šī platforma tiks atjaunināta, un jums par to nebūs papildus jāinvestē kaut kādu līdzekļu. Jo iepriekš bija tā, ka mēs izvēlējāmies investēt šajā platformā, tad pēc gadiem 5, 6, cik kurš uzņēmums šo platformu izmanto, pēc tam mums bija jāinvestē tikpat daudz vai pat vēl lielākas summas, lai šo platformu atjauninātu. Tad šobrīd īstenībā, kā jūs teicu, šie atjauninājumi nāk visu laiku, un par to tiešām vairāk nav jāuztraucās. Un jā, tieši tā, un tad pie šīs vides mēs varam piekļūt, definēt tiesības, kurš var piekļūt pie šī portāla. Vai tie ir tikai iekšēji darbinieki, vai tie ir tikai konkrēti, uzņēmuma vadība, grāmatveži, pārdošanas nodaļas darbinieki. Un arī mēs, protams, varam katram failam atsevišķi definēt, tieši kurš varēs piekļūt. Ja ir nepieciešams, ir iespējams, protams, arī ar šiem failiem dalīties ārpus uzņēmuma. Ja tie ir kaut kādi, kā pieminēja Āris, kaut kādi tenderi piedāvājumi vai kas, mēs varam uzlikt tieši tā, dalīties ar to kādu konkrētu cilvēku. Un viņam, protams, lai to kontrolētu, viņam likt arī, autorizēties. Tā un saziņa, protams, ja mēs strādājam attālināti, visdrīzāk tas viens pats cilvēks nebūs cīnītājs un viņam būs nepieciešama tomēr kaut kāds komandas atbalsts un kolēģu šī sadarbība. Lai veiksmīgi šo sadarbību veiktu, tad Microsoft arī ir pievienojis šo Skype for Business pakalpojumu. Es pieņemu, ka lielākā daļa no jums jau ir izmantojuši šo privātu personu Skype risinājumu. Mums tā vide jau visiem ir diezgan pazīstama, bet šeit, protams, nāk vairākas virkne dažādu papildinājumu, kas nav iekļauti šajā bezmaksas Skype. Šeit mēs redzam, ir šī HD video konferences, lai mēs varam piedalīties sapulcēs ar kolēģiem, kuri atrodas mums birojā. Mēs varam veidot webinārus līdz 250 cilvēku grupām, respektīvi rādīt savas prezentācijas, vai rādīt kaut kādus video, vai vienkārši organizēt kaut kādas prāta vētras un domāt kaut kādu uzņēmumu attīstību. Tad šis viss Skype kopums tātad arī ir šis Skype for Business risinājums. Un kā jau es teicu, tas viss ir pieejams no jebkuras iekārtas. Nav vairāk svarīgi, vai jūs izmantojat šo planšetdatoru vai viedtelefonu, braucot tajā pašā autobusā, vai kur jūs varat tiešām sekot līdzi un piedalīties tajās sapulcēs no jebkuras vietas.
Tad pa mobilām iekārtām runājot, tie, kas tādi vairāk IT cilvēki, droši vien domā, teiksim, labi, man ir šie lietotāji. Tas lietotājs izmanto to darba datoru, varbūt viņam ir arī planšete, bet viņš grib izmantot arī savu privāto mobilo telefonu, privāto datoru. Un es domāju, ka lielākā daļa IT cilvēku vienkārši saķer galvu un domā, kā mēs šito visu tagad pārvaldīsim. Arī par to Microsoft ir teiksim, padomājis. Un šis IT cilvēks, kurš teiksim, pārvaldīs šo visu sistēmu, viņš varēs ļoti vienkārši šos lietotājus pievienot, noņemt un arī ļoti skaisti redzēt šīs iekārtas. Ko nozīmē iekārtu pārvaldība? Arī šajā risinājumā ir iekļauts teiksim, šī iespēja, ka pirmkārt, ja jūs pazaudējat šo planšeti vai telefonu, pirmkārt jūs varat tos datus visus attālināt izdzēst. Vienkārši no jebkura datora ielogoties iekšā, jūs varat attālināt izdzēst šo informāciju no planšetes vai datora. Un otrkārt, kad jūs teiksim, tomēr vēlaties turpināt strādāt, jūs paņemat jaunu šo datoru vai planšeti. Principā viss, kas jums ir jāizdara, jums jāielogojas atkal ar lietotāju vārdu un paroli, un visi e-pasti tiek lejuplādēti no servera, visi dokumenti tiek lejuplādēti, un jūs varat principā netraucēt turpināt šo darbu. Jā. Tad, principā, jā, sāku par kaut kādām, arī, kā es teicu, pieminēju par šo pieejamību. Un, vispār, kāpēc šie mākoņu pakalpojumi ir izdevīgi. Āris jau īstenībā diezgan labi jau ieskicēja, teiksim, kas ir šis izdevīgums. Es varbūt divos vārdos vēlreiz izstāstīšu tieši tā, ja mēs gribētu izmantot. Mēs esam mazs uzņēmums un vēlamies izmantot Microsoft korporācijas teiksim, IT infrastruktūras, tāda infrastruktūra tieši tādā pašā līmenī. Un, principā mums tas izmaksā diezgan dārgi. Ja mēs vēlamies iegādāties visus šos serverus, visas sistēmas, licences uzturēt, mums principā vajadzēs ļoti daudz cilvēkus. Tad, principā, šobrīd ir tā iespēja, pat ja jūs esat 1, 2, 5, 10 cilvēku uzņēmums, jūs varat diezgan ātri un bez tiešām lielām investīcijām uzsākt izmantot tiešām korporācijas līmeņā tādu IT infrastruktūru. Protams, ir dažādi risinājumi un dažāda pieeja un vajadzības katram uzņēmumam, bet drošība, es domāju, ka interesēs principā visus. Un šeit, ko Microsoft teiksim, sola, ir šie 99,9% pieejamības, un tomēr atstājuši ir to 0,01%, bet ko viņi arī teiksim, garantē, ka ja gadījumā kāds no servisiem nestrādās, tad tomēr viņš šo savu solījumu arī finansiāli atbalsta un par šo pakalpojumu teiksim, no jums tajā mēnesī šo naudu nepaņems. Tad mums ir 5 minūtes, bet es ātri izstāstīšu. Mēs esam ieviesuši jau vairākos virkni uzņēmumus šo risinājumu. 5 minūšu laikā ātri ieskicējuši varbūt 2 no tiem. Kā pirmais ir tātad Tenax grupa. Varbūt, kad esat dzirdējuši, principā viņi ir lielākais būvķīmijas un būvmateriālu ražošanas uzņēmums. Un, tās pirmās, teiksim, kāpēc viņi griezās pie mums, viņiem bija tā problēma, ka e-pasta servis, viņiem vienkārši nepietika viņam laika, nepietika viņu šo e-pasta serveri updateot, nepietika viņu pārvaldīt, un tāpēc nepietika laika viņu pārvaldīt, un tāpēc mēs sākām skatīties risinājums, kur šie 2 IT cilvēki varētu tomēr mazāk varbūt koncentrēties uz e-pasta sistēmu, vairāk koncentrēties. Viņiem bija nepieciešams arī teiksim, šī video novērošanas sistēma uzturēt un ražošanas sistēmas. Tāpēc radās šī ideja varbūt ka mākonis. Un tā arī mēs izdarījām. Tā migrācija īstenībā bija diezgan vienkārša.
Un arī tas pats risinājums, viņi izmantoja šo Microsoft jau aktīvo direktoriju, kas ir šis autentifikācijas rīks, tad viņi tas ļoti skaisti vienkārši iedarējās jau viņu esošajā infrastruktūrā. Principā šobrīd tiem lietotājiem nav jāatcerās vairākas kaut kādas paroles. Viņiem ir viena parole no rīta, ar ko viņi ielogojās iekšā datorā, un pārējie visi servisi automātiski uzreiz tad arī turpina strādāt. Ja, un varbūt es gribēju arī ātri pieminēt, īstenībā pēc tam mēs arī veicām tādu kā aprēķinu, un tās izmaksas bija tieši viņu gadījumā par 18% arī lētāk nekā uzturēt to pie sevis. Tad ir SPRK, jeb Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, valsts iestāde, un jā, viņiem bija divas, teiksim, tās galvenās problēmas. Viena bija arī šī novecojusi lietvedības platforma, ko es pieminēju, manuprāt, tas bija SharePoint 2003. Un otrs bija arī tātad šī e-pasta sistēma, kas sagādāja daudz raizes. IT cilvēki īsti nevarēja, nepietika viņiem laika administrēt. Un runājot par to lietvedības platformu, viņi lietotāji paši vienkārši sāka mazāk izmantot šo lietvedības platformu, un grūti viņus bija piespiest to darīt. Un pēc migrācijas šīs sistēmas tika modernizētas. Viņas lietotāji sāka reāli strādāt arī efektīvāk, un realitātē tas bez papildus izmaksām viņi ieguva vēl virkni dažādu jaunu papildinājumu. Nākotnē viņiem arī ir ideja izmantot BI, jeb Business Intelligence risinājumus. Kas tas ir un ko ar to var īstenībā darīt, par to jums pastāstīs tālāk Aldis Ērglis. Paldies! Aldi.